Nu ko, mums ir pirmā saruna par senioru jautājumiem, un šoreiz tā būs par digitālo plaisu starp paudzēm. Un mēs apmēram katrs droši vien uzreiz iedomājamies, kas tas varētu būt. Un šodien sarunu vadīšu es, Uldis Dūmiņš, un ar mani kopā ir divas brīnišķīgas sarunu biedres. Skaidrīte Gasparoviča, Krāslavas senioru skolas līdzdibinātāja. Labdien! Un Lilija Zēberga, aktīvs seniors no Jēkabpils. Un Jēkabpils, es gribētu laikam sākt ar Jēkabpili, jo Jēkabpils ir pēdējos gadus ir izrāvusies šajās senioru jautājumos, jo Jēkabpilī notiek visi tie svarīgākie pasākumi. Un varbūt mazliet pastāsties par sevi, kas jūs esat un ko daram ikdienā, un varbūt mazliet arī par to digitālo plaisu. Pāris gadus, 2 gadus, esmu pensionāra. Tas, kas ka neesmu saistīta ar ikdienā ar darbu. Un ja runā par Jēkabpili un par senioru aktivitātēm, tad laikam tieši tas ceļš saistībā ar senioru aktivitātēm mani arī pavērsta tādam drusku citādam, aktīvākam dzīvesveidam. Ļoti gribējās sagaidīt to laiku, kad aizēju pensijā, kad tu esi brīvs no visa. Bet tad es tā domāju, varbūt mēneši 3, 4 ir tāda brīvības sajūta. Tad sāk pietrūkt komunikācijas. Un tad Jēkabpilī šīs senioru aktivitātes, kas deva kādu, vienu otru drusku izaicinājumu, kur piedalīties. Tas ir liels spēks, es domāju. Jā. Būtībā tā transformācija no darba dzīves, kas ir parasti ir ļoti sabiedriski, un mēs satiekam cilvēkus, uz senioru dzīvi, droši vien, ka tur vajag kaut kādu drošības spilveni, kad mēs tur aizējam uz to senioru aktivitātēm, kad mums tur ir arī pretīm organizācija, kas to visu labi organizē, un ka tur ir ko darīt, un ka tur ir arī citi seniori mūs sagaida, vai ne? Jā, tā ir atkal cita vide atkal, jā? Jā. Jā, labi. Sākam iepazīšanos, Skaidrīt, varbūt pāris vārdus par sevi. Es esmu stāvējusi pie senioru kustības Šūpuļi Latvijā, jo 10 gadu atpakaļ Krāslavas senioru skola iedibināja pirmās nodarbības, pirmās tikšanās Krāslavā. Un, senioru biedrības valdes priekšsēdētāja Tatjanas kundze, viņa ar to visu nodarbojās. Es saku godīgi, es neticēju, ka kaut kas varētu būt reāli, jo tas bija 10 gadu atpakaļ, un es domāju, kā būs, seniori tiekas, seniori runā, interesanti, bet kā būs, bet tagad, kad jau šī kustība ir izvērtusies plašāka visā Latvijā, no dažādām pilsētām tomēr piedalās ne tikai no Jēkabpils, kas laikam ir mūsu Šūpulis senioru kustības, bet arī no Kuldīgas un no Ikšķiles, un arī tepat Ogrē, un arī Līvāni. Es domāju, ka tas jau arī būs kaut kas īpašs. Pēc 10 gadiem seniori būs 1/3. Tagad, cik es saprotu, ir 1/4. Man šķiet, ka tas virziens, kurā jūs šobrīd strādājāt, abas divas ir ļoti perspektīvas, es gribētu teikt. Un tas nāk kopā arī ar to, ka mūsdienās mēs tomēr esam ļoti digitāli, kad valsts pārvaldes saziņa, pašvaldības saziņa, mēs aizējam tajā digitālajā līmenī. Un šīs dienas tēma mums ir kā veicināt šo digitālo pratību, izmantojot arī starppaudžu sadarbību. Un varbūt par to digitālo pratību, kas tas ir un kāpēc tas ir svarīgi. Digitālā pratība ir nepieciešama visās jomās, un īstenībā seniori ir no tā drusciņi atstumti, jo apmācīt digitālās prasmes senioriem ir lēni, sarežģīti, prasa lielu pacietību, jo es esmu piedalījies tādā projektā un esmu arī to apmācījusi. Līdz ar to, bet tas ir nepieciešamās prasmes, kas tiešām ir vajadzīgas. Jā, Lilija, kā jums ar tām digitālajām prasmēm, kā jūs redzat, cik tas ir svarīgi šobrīd?
Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un pie tam tās prasmes un to prasmju trūkums nebitīgi attīstās. Varbūt es strādāju tādā darbā, kurā vajadzēja būt tajā līmenī, tām digitālajām prasmēm. Bet tagad, kad no tā esi vairāk atrauc, arvien vairāk jūti arī šo tā vienu vai otru prasmi trūkumu. Tās digitālās prasmes man vispār liekas kā tāds šķērslis. Prasmju trūkuma dēļ tā plaisa rodas tādā dzīves kvalitātes ceļā. Tad kaut kas man nav pieejams tieši tāpēc, ka man pēkšņi nav to prasmju. Es teiktu, ka jaunāka paudze ir savā ziņā privileģētāka, tāpēc, ka viņi labāk pārvalda tehnoloģijas. Nevis savā ziņā viņa ir privileģētāka, ka viņa ātrāk aiziet uz priekšu, viņa ātrāk saprot un arī ātrāk apgūst, un līdz ar to viņa arī ir tā, kas varbūt arī veido to digitālo situāciju Latvijā, arī pasaulē, protams. Bet senioriem ir grūtāk, lēnāk, nesaprotamāk, un kas ir tas resurs, kas palīdzēs to digitālo plaisu, es nerunāju par to, ka viņa varētu nebūt, viņa vienkārši samazināt tomēr. Ja? Protams, ar laiku nāks arī citi seniori, kas būs jaunāki, un viņiem varbūt būs arī digitāli prasmīgāki. Bet tagadējā tā 4. daļa, viņu nevaram mēs neņemt vērā. Viņa ir Latvijas Republikas iedzīvotāji. Bet maniem novērojumiem seniori ir tādi ļoti uzmanīgi, varētu pat teikt bailīgi attiecībā uz tehnoloģijām, jo tā dzīves pieredze rāda, ka mēs nevaram ņemt un riskēt visur, jo digitālā pasaule, mēs jau esam dzirdējuši visādus briesmu stāstus, kā tad tur viss notiek. Un tie, kas ikdienā ar to digitālo pasauli saskarās, mēs arī redzam, ka tas pats e-paraksts, ko mums valsts aicina, arī tas īstenībā pēc būtības jau viņš nefunkcionē perfekti. Ja? Līdz ar to, ja mēs gribam senioru, kurš tā jau ir bailīgs ielikt, lietot e-adresi, kura tur varbūt arī nestrādā tā, kā vajadzētu, viņi ir sarežģīti. Viņi, es domāju, tie, kas arī ikdienā lieto digitālos risinājumus, tur nemaz nav tik vienkārši. Bet kā šīs grūtības varētu mazināt? Tas ir droši vien tas jautājums, grūti atbildamais jautājums, bet kā mēs varētu iesaistīt aktīvāk seniorus tajā digitālajā pasaulē? Varbūt tur ir starppaudžu kaut kāda iesaisti, varbūt, ka tur ir vajadzīgi kursi, varbūt kaut kādas aktivitātes, kur notiek šīs lietas. Jūs precīzi pateicāt, vārds bailīgi, tas ir laikam galvenais vārds tiešām šajā jomā, jo strādājot ar senioriem 10 gadus, viņi ir ļoti, ļoti bailīgi, bet ja viņiem ir sava biedrība, viņiem ir sava sabiedrība, viņi droši tur nāks. Līdz ar to, ja jauniešiem mēs organizējam kaut kādas jaunieši ies uz dažādām grupiņām un droši piedalīsies vai Zoomā vai nē. Mums bija otrādi. Seniori savā vietā, savā telpā, un mēs aicinām lektoru. Viņi jūtas droši, jo blakus man ir draugs, un arī šeit ir draugs, un līdz ar to mēs arī digitālās prasmes savā grupā. Un kad jau ir uzticība, tad jau arī zūd bailes, un tad arī lēnā garā tiek tie apmācīti. Tieši tāpat mēs strādājām arī Krāslavas senioru skolā, kas lektori nāca pie mums. Super. Tātad droša vide. Droša vide, jā. Uzticams cilvēks, kurš var pastāstīt, kā un ko darīt, un tad cilvēki arī seko. Bet es varu padalīšos ar savu pieredzi, jo es senioriem stāstu par mediju un arī par kiberdrošību. Un viena no pirmajiem semināriem, ko es novadīju Jelgavā senioriem, mums gāja ļoti labi. Mēs daudz iemācījāmies tajās 4 stundās, un tad es satiku vienu senioru pēc tam veikalā, un viņi saka, ziniet, Dūmiņkungs, es vairs nevienam neceļu klausuli. Jūs teicāt, ka tas ir bīstami, un tagad es nevienam pat radiniekiem neceļu, jo, pasarg Dievs, tur ir kaut kādi krāpnieki, kas ir viltojuši balsi, Un, te ir jautājums, ka seniori ir tiešām arī uzcītīgi klausītāji. Ja viņi redz tos riskus, tad viņi reizēm arī paņem par nopietnu. Bet skatoties, varbūt arī ejot laikam līdzi, es nedomāju, ka mēs vienmēr runāsim par to, ka senioriem ir šī plaisa digitālā. Pēdējos gados ir izmaiņas attiecībā uz šo digitālo jomu.
es tagad pat nevaru iedomāties tos seniorus, kas neko digitāli nevar. Man liekas, ka visi, vismaz sociālajos tīklos kaut kur tādu, ka tajā noteikti attīstība ir bijusi. Un man grūti iedomāties arī tos seniorus, kas netiek galā ar tādām pašām primārajām mums prasmē vajadzībām, komunālie maksājumi, rēķinu samaksāšana. Tas man tā liekas, ka tas ir tikai tad, ja tam cilvēkam ir, kas to dara, tā, varbūt ģimenes locekļi vai tā. Jo citādi bezizēja. Jo, man liekas, ļoti bieži tie bērni vai radinieki ir tie, kas pieradina senioru pie tā, ka viņi jau atbrauks un samaksās tos rēķinus. Man ar vecākiem tieši tāpatām ir, jo viņi gaida, kad es atbraukšu ciemos. Protams, ka viņi gaida jebkurā gadījumā, bet viņiem uzreiz ir tāda čupiņa rēķiniem, kurus vajadzētu ieiet tajā internetbankā un arī samaksāt. Ja? Tas ir ērti, bet te ir arī uzreiz jautājums par to, kāda ir tā ģimenes loma un vai ģimenē mums vajadzētu būt tiem, kas izdara to pakalpojumu, vai tomēr arī pasēž stundu ilgāk un mēģina iziet cauri šiem te labirintiem, ja? Kā tad tajā internetbankā ieiet, kā neaizskaitīt kādam citam, kā aizskaitīt patiešām tam komunālo pakalpojumu sniedzējam. Ja? Kā jūs skatāties uz ģimenes lomu? Jā, tad ģimene arī šādi. Man tā ienāca prātā, pēc jūsu teiktā, tā kā tas teiciens par zivi un makšķeri. Ja? Tātad, ja jūs samaksājat tos rēķinus, tātad zivs jau ir man uz galda. Ja? Bet varbūt palīdzēt, ka es pati to, tā piemēram, tas seniors, ka es pati vienreiz, otrais, ka to noteikti ģimene. Bet vēl man liekas arī tās ir tādas arī komunikācijas lietas. Kādas ir attiecības? Varbūt taisni tas, ja es kā seniors kaut ko nevaru un neprotu, un ja man tas varbūt ne bērns, pat mazbērns, 10-gadīgs, varbūt kaut ko palīdz. Kā to visu, kā to tā ļoti skaisti izveidot, ka tas mazais sajūt arī, cik viņš ir nozīmīgs. Jo vienmēr kaut ko pamācīt tradicionāli, kas pamāca. Tas ir vecākais cilvēks. Bet tur ir arī pretējs efekts, ne? Par to, ka ir arī veidojas tā neiecietība, kad tie bērni nevar izturēt, ka nevar saprast, un tad vai grūti, un reizēm pat varbūt labāk, ka tas skolotājs ir no ārpuses, jo tad mēs visi uzreiz kļūstam baigi iecietīgi. Varbūt, jā, bet ja tas izdodas ar to mazbērnu, tad tas ir brīnišķīgi. Jā, un paslavēt mazbērnu. Paskaties, kāds to esi gudrs. Jo cilvēks jau ir laimīgs tad, kad viņš ir nozīmīgs. Ja tas mazbērns sajūt to nozīmīgumu savu šajā brīdī, varbūt arī neiecietība nebūs. Jā. Šeit arī stāsts par to, ko mēs Krāslavas senioru skolu darījām pandēmijā. Mēs SIFA projektu iesniedzām, un tas veiksmīgi tika realizēts. Līdz ar to, ka mēs nevarējām telpā, mums bija ārā zem nojumes, mēs apmācījām seniorus. Es arī biju kā pedagogs. Vislielākās grūtības tā, protams, ir pacietība, jo mana nodarbība katru reizi sākās ar vienu un to pašu. Ieslēdzam planšetes, un mums ir tur ir Google un tā tālāk. Ja? Arī, un pa vidu mums ir neliela jaunā viela, pavisam neliela, un beigās atkal mācamies izslēgt. Paralēli starppaudžu sadarbība man bija jaunieši no skolas parlamentā, un viņi nāca arī palīdzēt. Protams, sākumā ar tādām bailēm, minstināšanos, bet mūsu projekta noslēgumā tie jau bija tādi draugi, un līdz ar to seniori saprata, ka jaunieši var būt pacietīgi, lēni un skaidrot vienu un to pašu vairākas reizes. Arī pēc tam man bija refleksija ar jauniešiem, un jaunieši teica, jā, skolotāji, nekas, viņi nāca, mainījās, mums laikam tur bija 5 jaunieši, viņiem tā ir milzīga pieredze. Un jo vairāk būs tādas pieredzes, viņi varēs pateikt, ka seniori tīri normāli, viņi arī sadarbojas. Jā, bet tas ir viss ļoti lēni un ļoti, ļoti pacietīgi. Skatīgs, ka senioru auditorija ir ļoti pateicīga mācībām, jo NVO sektorā mums ir gan jauniešu pasākumi, gan senioru pasākumi, gan arī pašu nevalstisku organizāciju un tā. Un tur, kur ir tā pieredze, piemēram, skolu vizītēs ejot, tur ir kaut kāds laiks jāvelta disciplīnai. Ar senioru auditoriju šis nav. Mēs aizējām uz semināru, cilvēki ir atnākuši, viņi zina, ko viņi grib. Viņi zina, ko viņi ir atnākuši apgūt,
Bet ar jauniešiem tur ir jāvelta. Man ir bijuši pat skolās vieslekcijas, kur 40 minūtes ir dotas. 20 minūtes es pavadu tikai, lai dabūtu kārtību klasē. Un tad ir tās atlikušās 20, kad mēs reāli kaut ko varam izdarīt. Ja? Bet kā ir ar senioriem? Kas ir tie efektīvākie veidi, kā palīdzēt senioriem apgūt šīs digitālās prasmes? Mēs noskatām jaunieši, kas mums nāk uz senioru skoliņu, vai tie ir radinieki, kas ir tie formāti, kur seniori labprāt apgūst digitālās prasmes? Tā ir jābūt valsts līmenī programmai, kas vienkārši regulāri notiek šīs apmācības. Un pie tiem 5, 10, 20 pievienojas 50, 100, un līdz ar to viņš pasauc arī otru senioru un trešo un saka, tu nemāki, nāc, tur ir droši, es tur biju, un līdz ar to viņš arī pasauc to otru, jo to, ko mēs runājām, tā ir drošība. Jā. Jo, seniors ir bailīgs. Jā. Jaunietis varbūt nav tik bailīgs, cik tas seniors. Bet mums, kā piemēram Krāslavas senioru skolā, jau viņas zina, un mums katru, laikam, otro nedēļu Krāslavas novada biblioteka organizē šos digitālo apmācību. Un viņi jau zina, un kad mums nāk vēl kāds, varbūt cits lektors, dažreiz seniori saka, jā, es to zinu. Un tas ir plus mūsu darbam. Mēs esam to labi paveikuši. Super. Es tā pašlaik klausos un domāju, bet ļoti atšķirīgas ir tās prasmes, tas līmenis, ko tie seniori zina. Un varbūt vienkāršāk ir mācīt tikai pilnīgi no pamatiem. Es tātad neko vēl nezinu. Bet kā tagad mūsu dienās to veidot, ka ir dažādi tie līmeņi, kur daudz ko jau var, un tikpat daudz ko nevar. Te ir jautājums, vai formalizēt šo procesu, jo es piekrītu, ka tas valsts atbalsts ir ļoti būtisks, un ja mēs paskatāmies, mēs ļoti bieži salīdzinām sevi ar Skandināvijas valstīm, un tur ir attīstīts šis tautas skolas, kur ir dažādu mērķu grupu mācības, un tur tiešām ir iknedēļas kursi, un beigās cilvēks saņem certifikātus, bet tas nav universitāte, tā ir tautas skola, kur ir gana neformāli, ka tas formāts ir tāds nepiespiests, bet tāpat laikā nedaudz arī formalizēts. Vai šis būtu tas ceļš, kur mums vajadzētu iet? Jā, jo īstenībā arī mums ir apmācības strādājošiem, kas veicina tavu karjeru. Jā, es arī pati esmu digitālajos kursos, dažādos līmeņos esmu izgājusi, bet, diemžēl, tur nav vietas mūsu senioriem. Nav vietas viņiem tur. Jā, bet tomēr tā ir tā 4. daļa Latvijas, kura viņi mācītos digitālo pratību, bet ne darba tirgumu. Un tā ir galvenā problēma, ka tas nebūs izmantos darba tirgu. Kaut gan darba tirgu arī varētu seniors nestrādāt 8 darba dienas, bet 2 vai 3, tā ir tā sudraba ekonomika, par ko mēs runājam, kura mums vēl ir laikam tikai pašā iedīglī. Un tas vēl ir jāstrādā un jārunā par to. Vai no tā, ka sudraba ekonomika kavē arī tas, kad ir šīs minimālās sociālās iemaksas? Laikam senioriem tas neatiecas. Jā, bet tas ir tiešām tādu problēmu kopums, kas ar lēnām ir jārisina. Tāpēc jau arī mēs esam šeit, kā es vienmēr arī saku konferencēs, ka mēs veidojam Latvijas vēsturi. Un tad, kad jūs būsiet seniors, tad laikam visam jābūt gatavam. Un kad mans bērns šodien no rīta prasīja, mamma, kur tu brauc, es saku, es būvēju senioru kustību Latvijā. Kad tu būsi, tev liksies, ka tā ir norma. Jā, pionieri vienmēr ir svarīgi. Jā, varbūt tad paskatāmies tām atbildībām, kas ir valsts, kas ir pašvaldību un ko mēs sagaidām no nevalstiskajām organizācijām. Kurš dara šajā jomā, ja mēs runājam par tām digitālajām plaisām šobrīd un digitālajām pratībām? Kas ir tas, ko jūs sagaidīt? Jo patiesībā sakot, arī ir svarīgi zināt, ko mēs gribam, kur mēs ejam un ko mēs sagaidām attiecīgi no šiem sadarbības partneriem. Kur mēs ejam, mēs zinām. Jo Eiropā, gandrīz visās valstīs, jau ir senioru kustība, senioru likums, senioru ministrija, universitātes, 3. paudzes un tā tālāk. Līdz ar to mums ir diezgan daudz piemēru, kuriem mēs varētu iet runāt. Bet jāsēžas laikam pie saruna galda. Tas ir gan pašvaldības, gan arī biedrības, gan arī nevalstiskais sektors un arī valdība. Un jāsāk tiešām aktualizēt to, ka tā ir 3., 4. pagaidām
sabiedrības daļa, ar laiku tā būs 3. sabiedrības daļa, jo Eiropa noveco un arī līdz ar to arī Latvijā šis process. Tā nav problēma, tā ir iespēja, tā ir izaicinājums. Mēs arī varam būt seniori kā resurss, bet uz mūsu pusi ir jāpaskatās, un mums ir jāparunā un jāsaprot, ka tas tā ir. Jo īstenībā atkal Igauņi un lietuvieši ir priekšā. Kā šito nepatīk dzirdēt. Un mēs sakām, mums ir Air Baltica, un tas ir arī laikam viss, jā, kur mēs esam priekšā ar avio nozari. Bet, bet es domāju, ka mēs varam vēl daudz ko iespēt, paspēt un varbūt kaut kādā jomā būt pirmie. Tad es saprotu, ka no valsts mēs sagaidām likumdevēja iniciatīvu, droši vien ministrija līmenī arī finansējumu, jo šis bez finansējuma neies un pašvaldībām, lai arī tiek finansēti šie reģionālai kompetenci centri, bet tomēr tur ir mazliet savādāk, tur tomēr ir pietiekami liels dalības maksas. Un tad no nevalstiskajām organizācijām urdīt droši vien šo procesu, tā sanāk. Stāstīt par sevi, tieši tā kā šeit šodien mēs to darām, runāt ar saviem bērniem, ar saviem mazbērniem, lai tiešām viņi zina, ka tāda kustība vispār Latvijā eksistē. Jo īstenībā arī no man daudziem cilvēkiem viņi nesaprot, ko es tur daru, kā brīvprātīgā senioru biedrībā. Jā, līdz ar to informatīvā kampaņas ir arī ļoti būtisks. Un tev ir Lilijai jautājums. Ja valsts tagad nāk ar saviem instrumentiem un saka, ka mums ir senioru likums, mums ir jaunatnes likums, mums vajag arī senioru likumu, seniori paliek vairāk, mums ir jāsadala tur tās lomas, kas par ko ir atbildīgs. Pašvaldības arī saka, gatavas tagad palīdzēt šos kursus, vai paši seniori, var saorganizēties, piemēram, Jēkabpilī, lai šo visu arī īstenotu. Man liekas, ka Jēkabpilī tādi ļoti, ļoti aktīvi seniori. Es tiesa vēl neesmu tā aktīvi iesaistījusies visās tajā senioru dienas centra aktivitātēs, drusku citādi es tur darbojos, bet tur ir ļoti aktīvi. Un ja ir tā, tā interešu, kā to nosaukt, interešu grupa vai tā kopienas, pensionāru vai senioru. Jā. Tad tas ir spēks, tikai tur to motivāciju, kāpēc mēs to darām. Un to var tā viltīgi arī varbūt pavirzīt. Galu galā tur ir, tie ir seniori, tie ir savā ziņā profesionāļi. Tādā jomā. Varbūt, ka tur ļoti daudz ko vēl var arī dabūt. Īstenībā droši vien svarīgi, jebkurā kopienā ir kopienas izmērs, lielums, cik daudz cilvēku mums ir, tas, ko sauc par kapacitāti, tagad ir latviskais vārds jauda, un skatoties šobrīd uz senioru kustībām Latvijā, ļoti strauji aug biedru skaits. Un parasti politiķiem patīk daudz cilvēku. Zinām iemeslu pēc. Kā ir ar senioriem? Vai seniori ir gatavi tiešām sanākt milzīgā auditorijā, sagatavot prasības, uzaicināt valsts augstākās amatpersonas un aicināt uz šīm darbībām, ko mēs tā kā loģiski izspriežam, ka tā ir vajadzība? Mēs to darām un tiešām aicinām pašvaldības, piemēram, Ogres pašvaldība ir ļoti atbildīga. Tikko mēs bijām arī Rīgā un pie mums bija arī veselības ministrs Sabumeri kungs arī runāja. Un šeit varbūt arī tā galvenā termins nevis viņi seniori, bet tas mēs. Tie esam mēs, tā ir mūsu valsts, tā ir mūsu sabiedrība, 4. daļa, un tie esam mēs, kas mēs arī nākotnē būsim tie seniori. Līdz ar to, bet man arī patika Abumeri kunga īstenībā tā atbilde, ka valdība tas ir organisms, kas ļoti, ļoti, ļoti lēni iekustās, bet ja iekustās, tad viss aizies. Līdz ar to sēsties pie saruna galdu, runāt, stāstīt tieši to, ko arī mēs tagad darām. Tas nozīmē, ka jākustina. Jēkabpilī kafija ar politiķi. Tāda aktivitāte esmu bijusi un tiešām pensionāri ļoti aktīvi. Izsaka savu viedokli, jautā. Tātad tas atvēlētais laiks, man liekas, pilnīgi bija piepildīts ar ļoti, ļoti saturīgu sarunu. Jā.
Seniori ir drosmīgi, lai pateiktu politiķiem, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, to es tieši tā konstatēju, ka jā. Ļoti drosmīgi. Laikam nav par ko baidīties. Šis ir novērots pasākumos, kas jaunieši īstenībā baidās ņemt to mikrofonu un iet uz skatuves un teikt savas problēmas, bet seniori nekad nav baidījušies. Vismaz tos, kurus es esmu redzējis dažādās konferencēs, semināros, viņi uzreiz ņem mikrofonu un saka tieši tā, kā tas arī ir. Un te varbūt atkal, ja jaunieši māk tās digitālās prasmes vairāk, tad senioriem ir drosme. Vismaz šādām aktivitātēm. Jā, bet tad, kad mēs runājam arī par senioru kopienu Latvijā, mēs jau redzam tos aktīvos. Bet vai ar šīm digitālajiem rīkiem vai ir kaut kāds veids, kā mēs varētu piesaistīt tos mazāk aktīvos seniorus? Jo aktīvie mums mācās medīpratība, aktīvie ir dienas centros, aktīvie viņi saprot, ka tas ir nozīmīgi būt kustībā, būt cilvēkos, kopīgi darīt lietas, gūt to gandarījumu. Bet tad mums ir daudz seniori, kas baidās iziet no tās mājas. Un varbūt tur ir kāds digitālais rīks, kas varētu palīdzēt, vai arī kā iesaistīt šos cilvēkus. Digitālais rīks laikam šeit nebūs pats galvenais. Tomēr šeit vienalga ir tā sadarbība. Jā, kad tu nāc un pasauc vēl kādu, un arī mums arī Krāslavā arī mēs atbalstām viens otru. Ja zinām, ka tur ir vientuļais seniors, arī liekureiz piezvanām, pienākam, parunājam un līdz ar to. Bet televīzija arī ir resurs, kas netiek izmantots. Varbūt tomēr reklāmu tur ir pārāk daudz, bet nav informācijas senioriem. Un kad viņš skatās kādu filmu, kino vai vēl kaut kur, tad tur pa starpām starp reklāmām arī varētu būt vērtīga informācija tieši šim segmentam. Īstenībā nav. Līdz ar to arī mums vēl pie tā jāstrādā. Tur televīzija, radio. Jā, jo seniori vēl klausās radio īstenībā. Individuāli uzrunājot. Es zinu, ka jauniešiem bija ideja, kad kā dabūt neaktīvos jauniešus, izveidot tādu busiņu, kurā ir spēles iekšā, video spēles, visādi PlayStation un tā tālāk, un tad braukt pa mazajiem pagastiem un tad ar mūziku, ar kaut kādu skaņu mēģināt tos dabūt jauniešus ārā un vienkārši izmēģināt, varbūt iepazīties, un tad tie cilvēki, kas ir no jauniešu centra, saka, bet tu atnāc pie mums uz to jauniešu centru. Tas ir sniega bumbas efekts. Jā, vienkārši, ja pagaidām tās ir pilsēta Kuldīga, Ikšķile, Krāslava, Jēkabpils, Sigulda, Madona tikko. Mēs bijām Rīgā, Madona saka, pie jums tur kaut kas notiek un arī iesaistās. Un kad jūs, tā kā jūs sakat, kad jau zālē sēdēs nevis 20, 30, mēs bijām pēdējoreiz, laikam, pāri 50, kad jau sēdēs 500 000, tad arī tas arī būs, kad mums ņems vērā. Super. Un vēl atgriežoties par to digitālajām prasmēm un starppauģu sadarbību, vai ir kaut kādi labie piemēri, arī no Latvijas, no ārzemēm, kur mēs redzam, ka mēs varam stiprināt tās digitālās prasmes ar to, kā mēs iesaistam jaunākus cilvēkus, jo skaidrs, ka tie visi semināru kursi, viņi nenoseks visu Latviju. Un te ir jautājums, varbūt ir kaut kādas pieredzes, kas ir pētīts ārzemēs, vai arī pie mums? Jā, ar jauniešiem es neliktu visu cerību uz jauniešiem saistībā ar digitālām prasmēm, jo man ir 18-gadīgs dēls, cik viņam interesē mana pasaule, cik man interesē viņa pasaule, laikam tas nē. Bet īstenībā dažādi projekti, aktivitātes, lai mēs satiktos, lai mēs runātu, lai tiešām jaunieši saprastu, ka ar to senioru var sadarboties, un arī seniori saprastu, ka ir ļoti superīgi jaunieši, tiešām, kuri ir aktīvi, atvērti un tā tālāk. Piemēram, mēs arī aicinām uz savu senioru skolu šos jauniešus, un viņi pastāsta par sevi. Tas varētu būt viena no aktivitātēm, bet es neliktu visu cerību uz jauniešiem. Jā. Ir kaut kādi priekšstati jauniešiem par senioriem, varbūt aizspriedumi vai otrādāk, kas šajā procesā varētu traucēt? Protams, milzīga plaisa, nevis digitālā, bet vecuma posma plaisa. Jā. Un mums kā senioriem grūtāk varbūt saprast viņus, un tas ir normāli, mēs dzīvojam citā laikā. Un jaunieši arī
Arī viņi mūs nesaprot, jo mēs arī dzīvojam citā laikā. Bet, saka, ka tas ir jau no senās Grieķijas laikiem. Nekas nav mainījies līdz ar to. Droši vien tā plaisa visu laiku jāmēģina mazināt ar to, ka ir NVO sektors, kas rīko tās aktivitātes, jo tā kā valsts un pašvaldībām nav tas pienākums iesaistīties, jo tur ir citas funkcijas, tad mums NVO sektoram būtībā ir šis uzdevums tuvināt tos cilvēkus. Jā, caur arī dažādiem projektiem īstenībā mēs arī to pašu, ko rakstījām Krāslavā, jā, tas SIFS projekts, jā, ka es biju kā pedagogs un nāca jaunieši, kas arī pienāca palīdzēja, jo, kad cilvēku ir 10 grupa, īstenībā ļoti bieži ir vajadzīgs, lai kāds pienāk un paskatās, un viens lektors netiek galā līdz ar to. Un kad tev blakus pienāk jauns cilvēks, un viņš tev paskaidro vēl vienreiz, otrais, trešo reizi, šiem jauniešiem tā ir milzīga pieredze. Viņi to jau zina. Pārējiem arī sadarbosimies. Te arī, es domāju, tiešām NVO un projekti. Vairāk, jā, arī ar skolām sadarboties. Jā, ar skolām. Jo skolā arī ir tāds iedziens brīvprātīgais darbs, ka skolēni var, tā kā viņi izvēlas, ir tādi attiecīgi mācību priekšmeti, ko izvēlas, var izvēlēties arī brīvprātīgo darbu, un ka viņš var būt kā konsultants tādā senioru centrā. Varbūt noteiktā dienā viņš ir pieejams. Ļoti laba doma, jo jaunieši arī meklē prakses iespējas. Jā, ar brīvprātīgo darbu. Tur nevar, varbūt katrs jaunietis to nevar, bet daudz arī var. Un tā tad pieņemsim tur trešdiena, ir konsultācija diena, un man kaut kas ir telefonā neskaidrs, kā senioram, ja es varu trešdienā, piemēram, doties, jo tur ievakarē būs tas konsultants. Te vēl viena problēma, tas ir brīvprātīgais darbs Latvijā. Nav populārs, nav interesants jauniešiem un tā tālāk. Skandināvijas valstīs laikam tie ir 70–80%, Latvijā tie ir vien daži procenti. Kaut gan pat augstskolas ir ieinteresētas, ka ja tev ir kaut kāda apliecinājums, jo, piemēram, mēs kā Krāslavas senioru skola izdodam tādu apliecinājumu par brīvprātīgo darbu, tev būs vieglāk iestāties. Ļoti grūti motivēt, ļoti grūti pastāstīt un tiešām bērnu vai piemēram, tāpēc senioru skolā vai dzīvnieku patversmē, jā, pagaidām tas nav populāri, bet arī tas ir jāveicina, jārunā, un es domāju, ar laiku varbūt mēs sasniegsim vismaz 30%. Brīvprātīgā darba droši vien tur vajadzīga atsevišķa saruna ir, jo kaut kādas sviras jau droši vien ir, respektīvi jaunietim, kuram nav darba pieredzes, tas brīvprātīgais darbs var kļūt par pirmo darba pieredzi, un tā, lai tas CV galīgi neizskatās pliks, vai ne? Un otrs, ļoti bieži mēs arī runājam par to, kad veicināt to brīvprātīgo darbu, bet te ir atkal jautājums mums pretīm, vai, piemēram, nevalstiskās organizācijas Latvijā ir publiski darījušas zināmu cilvēkiem, ka viņi meklē brīvprātīgos. Jā, paskaties dziesmu svētki. Jā. Dziesmu ļoti daudzos pasākumos, tagad ir vienkārši pirms lielajiem pasākumiem meklējam brīvprātīgos. Un īstenībā tā ir milzīga tev pieredze. Tu zini, kā atnāk, kā saģērbties, kā norganizēt, kā sarunāt. Tas arī ir mums ceļš ejams. Mēs šodien pieskāramies ļoti daudzām problēmām. Jā, man liekas, ka tā digitālā plaisa mums palika mazliet otrajā plānā. Bet tas viss ir saistīts. Jā, vēl paturpinot par to digitālo plaisu, kā motivēt seniorus nebaidīties no tehnoloģijām. Šis, man liekas, ir atkal sarežģīts tāds pētījuma vērts temats par to, kā jauniešus mēs zinām, viņi ir gatavi eksperimentēt un kādreiz, kā saka, ja jaunieti palaidīs pie seniora datora, tad senioram būs matis stāvs no tā, kas tur notiek, ja? Jo tur ir sava kārtība, ja? savs ritms, bet kā seniors iedrošināt eksperimentēt, jo tehnoloģijas ir par eksperimentēšanu, mēs vienmēr kaut kur izmēģinām kaut ko jaunu. Tas ir biznesa niša, ko ir jāizpilda. Man ir jābūt tādiem gadžetiem, kuri ir viegli pieejami, lieli burti obligāti, jā, skaļāka skaņa un tā tālāk. Un kaut kādas tādas lietas, ka es pirkšu varbūt tikai to gadžetu, jo zināšu, ka viņš ir tieši domāts man. Pagaidām mums viss ir domāts tomēr jauniešiem pārsvarā, un tur tik daudz un sarežģītas lietas mēs pat tur neieskatāmies kā seniori. Pareizi. Līdz ar to arī mums tā ir 4. daļa, un arī Eiropā noveco, arī Eiropas tā būs 3. daļa.
Es domāju, ka tur ir daudz ko jāveido, kaut ko arī tādu jaunu, kas būs man ļoti ērti to lietot, tieši senioriem. Tad es nebaidīšos, arī seniori nebaidīsies, un viņi varēs to lietot droši un zinās, ka man tas ir domāts priekš manis. Bet ir bijusi tā pieredze dažādām paudzēm, dažādām vecuma grupām, tās tehnoloģiju pratības mācīt, varbūt kur ir tās atšķirības un kur parādās tas, kaut kādas vēl tās lietas un elementi, ko būtu svarīgi zināt. Tas īstenībā ātrums un pacietība īstenībā, jā. Jo jaunieši, pareizi jūs teicāt, viņi uzķer momentā un viņiem nevajag atkārtot. Mana digitālā kursa senioriem ikdiena sākās ar to, ka ieslēdzam planšeti. Katru reizi es nevarēju to sākumu izlaist. Jā? Un tā ir pacietība. Līdz ar to lēni, soli pa solim mēs tā arī strādājām. Un tur ātrāk nebūs nekas. Jā? Līdz ar to tas ir divas dažādas lietas. Kaut vai runas temps. Vai mēs ātri to runājam, vai mēs to tiem senioriem runājam lēni, parādam, atkārtojam, pienākam un tā. Nelietojot ļoti daudz svešvārdus. Ja? Ievadojiet. Tur noteikti svešvārdi termini. Un noteikti arī tas ir tāds šķērslis. Pat latviešu valodā ir jāzina tie termini, ko es izlasu tur tajā datorā, un arī angļu valoda. Un to nezinām. Un to, ko mēs nekopjam ikdienā, tas piemirst. Tas arī tās angļu valodas bāze, ja tā arī ir bijusi. Bet, ja ar to nav saskarsmes, tā pazūd. Tad digitālajā pasaulē tā ir ļoti, ļoti svarīga. Tāda šī valodas barjera noteikti un senioriem tas īpaši. Sabiedrībai jābūt draudzīgai senioriem. Lielāki burti, skaļāk, lēnāk, vide ir pielāgota senioram. 4. daļai Latvijas iedzīvotāju mūsu vide nav pielāgota. Kāpēc viņam kaut kur iet? Tur ir mazi burti, tur runās ātri, tur runās klusu, angļu valodā un tā tālāk. Līdz ar to vide, par to arī ir jāsāk domāt īstenībā. Mēs varbūt par to nedomājam, jo digitalizācija tikko ir ienākusi mūsu dzīvē. Agrāk viss bija drusciņ vienkāršāk, ja? Un tagad tā ir vispār cita ikdiena. Ar to mums būs jāstrādā. To mēs arī būvējam Latvijā. Ne, jūs esat abas ļoti aktīvas un īstenībā no jums arī daudz kas ir atkarīgs. Jums ir savā ziņā teikšana šajos jautājumos. Un, noslēdzot šo sarunu, es gribu jautāt, kas ir tas, ko jūs novēlētu Latvijai saistībā ar digitālajām pratībām un ar šos te plaisas mazināšanu, lai arī senioriem būtu tie rīki pieejami, kas jauniešiem. Kā mēs varam tuvināties? Ieklausīties vienam otrām, tā paaudzes, ja, tā komunikācija. Un tad tie digitālie rīki būs līdzeklis. Apzināties, ka tas ir brīnišķīgs līdzeklis, kad pasaule paveras, ka te uz galda var būt pasaules biblioteka un arhīvi un viss, tas, ko mums tagad dod internets. Bet ieklausīties, novērtēt. Un tas ir stereotips varbūt arī daļēji, ka tas seniors ir tas, kas grūti apgūst. Ka tam vajag kaut kādu īpaši pieeju. Un smagākais ir, ja to pats seniors es pieņemu arī. Bieži vien sarunās ir tā, ka ko te mēs savā vecumā, ka to neielaist sevī. Galvenais to senioram neielaist sevī, ka es tā bezpalīdzības sajūta, ja? Jā, šo bezpalīdzības sajūtu. Paldies. Divām pasaulēm ir jābūt. Jā, mēs ļoti daudz ieguldām jauniešu gadžetos, attīstībā, dažādos interfeisos, viss. Un tagad laikam ir jāsāk būvēt tikpat līdzīgu, tikpat atbilstošu senioriem, kas būtu saprotams, pat ja seniors vēlas kaut ko padziļinātāk mācīties, viņš sapratīs, jo viņam ir pielāgota šī vide.
es par vidi. Lielāki burti, lielākas lietiņas, skaļāk, lēnāk, un viņš zina, ja es eju, tieši mēs atgriežamies pie tām bailēm, ja? Man nav tur baila. Es zinu, ka man tur ir gadgets, man tur ir programmas, un no Google Play es arī varu paņemt un lejuplādēt visu, kas man ir vajadzīgs, es tikšu ar to galā. Tas ir laikam arī biznesmeņiem, ne tikai par valdību un par NVO sektoru. Te arī laikam tajā galda stūrī jāsēž arī laikam kādam biznesmenim. Kāpēc ne? Tomēr arī tas ir arī finansējums, arī ir pieejams kaut kādiem senioriem, jā, kas arī varētu izmantot. Līdz ar to arī jāsēž pie apaļā galda un jārunā par to. Bet mēs soli pa solim stāstot, pārliecinot, varbūt kādreiz arī pastrīdoties, skaidrojam, ka jā, mēs esam šeit, mēs esam Latvijas Republikas tā 4. sastāvdaļa, ko nevar vairs neņemt vērā. 3. vara un 4. vara. Teikšu jums paldies par, pirmkārt, jūsu darbu, ko jūs ikdienā darat, un paldies par sarunu. Kopā ar mums šodien bija Skaidrīta Gasparoviča no Krāslavas, kas ir Latgalē, Lilija Zēberga, aktīvs seniors no Jēkabpils, kas ir Sēlī, un es Ulds Domiņš no Zemgales. Un paldies, ka skatījāties.